Esam pozitīvas pasākumā, kas notiek Salacgrīvā jau 3. reizi pēc kārtas. Šī topā galvenie, kā saka, vainieki būs Prāta vētra un Mobī. Redzēsim, kas notiksies ar publiku, kas un kā, bet apkārt staigojot redzējām, ka ir smuki tirdziņi, ir pārtika, ir dzērieni, ir ēdieni, visi šausmīgi forši un, protams, pozitīvi noskaņot cilvēciņi. Sagaidīt, lai redzētu, kā un kas un kā notiekās ar viņiem un, protams, viss tikai notiekās pozitīvi. Saule vēl te padās augšā. Esam pie telts, kas saucās I Love You. Kādā sakarā? Lai klausītos Vojcehovsku. Cilvēki, kas grib nākt un redzēt mīlestību un samīlēšos visādi šī... Tad... Kā top mīlestība? Tapināšana. Paldies, Ābolkungs! Saulīte jau pilnīgi tuliņ jau iet gulēt. Lūk, mūsu draugs. Ne jau vienīgais un pirmās reizes apmeklētājs. Tā ir kurjā tev reize? Nu, man būs tāda nopietna otrā reize, jā, ka es esmu šeit. Kas pagājušajā gadā bija tāds un ko tu domā, kāpēc tu atkal atgriezies šī pasākumā? Nu, man jau mākslinieki parasti piesaista. Pagājušajā gadā man Travis ļoti interesēja. Un, nu jā, tas arī bija koncerts, ko es gribēju redzēt, un tāpēc arī es biju šeit, jā. Un šogad, kas tev piesaista? Šogad man vienkārši piesaistīja vasara un nedēļas nogale un vairāk tāds vienkārši laika pavadīšana. Kas ir tas pozitīvais, ko tu šogad sagaidi no visu šitā te? Nu, labi pavadīt laiku. Šoreiz man tiešām interesē vienkārši šīs te stundas līdz vakaram, varbūt visai naktī. Netālu no Saulrieta ir arī šausmīgi skaista vieta, kā šie te guļamie krēsli. Un te nu ir priekšā šamie. Oi, es atvainojos, ko tad jūs šeit darat? Atpūšamies. Kā jūs raksturot šo te vietiņu, kur ir tik daudz visādi krēsliņi sakarināti kokos? Ļoti jauki, ļoti jauki. Es nezinu, tas ir tāds tā kā pie jūras perfekti vienkārši. Chill, out vieta. Saulīte jau dodās pie miera, viņa izdarīs savu darbiņu un parādīs mums, kas pa dienu šeit notiekās pozitīvas pasākumā. Nakts jau tepatās aiz stūra ir un skatīsimies, ko tad tā naktsniņa mums parādīs. Vēl nav nekas sācies, bet kas te gaidāms vakarā? Vakarā būs daudz dažādu dīdžeju šajā teltī. Līdz pašam rītam, līdz gaismiņai. Zēni? Zēni? Runājot, jā, runājot. Apsteigsim šito zēnu. Jā, Kasparam dzimšanas diena. Šodien nav. Var iet parīt. Briest pasākums, tas ir jau plānots. Kā tu parasti nosvin savas dzimšanas dienas? Ko viņi saka? Labi, dzirdēju. Meitiņi prasa. Ir kāds ballīts. Labi, ir grūti jūs dabūt uz Latvijas skatuvēm pēdējā laikā. Ar ko pozitīvs ir nopelnījies? Nu, viņi ar mūsu var dabūt... grīda neslīd pārējiem. Jā, mūsu var dabūt ar mietu uz skatuves un pozitīvu esam... Labs miets. Labs miets. Bija labi sagatavoti mieti. Kā iespēja pirmie tev ir? Pirmie iespēja ir jāslīcina. Pēdējie iespēja būs koncerta turpinājumā. Nu, mēs spēlēsim tādu apvienoto programmu. Apvienoto
Vecie jaunie gabalīgi kopā. Ja mēs jūs foni gribēsim redzēt atkal Latvijā vai kaut kur tuvākajā apkaimē, kad tas varētu būt? Fani. Redzēsiet, kad tas varētu būt. Lai tas paliek kā parasts pārsteigums.